Visi mīļi sveicināti uz kungu Jēzus Kristus vārdā. Žēlastība jums un miers no Dieva. Mūsu kungu Jēzus Kristus. Mēs pateicamies debes Tēvam par šo iespēju, ka varam pamosties un dzīvot, un tā ir brīnišķīga iespēja jūs redzēt, jūs dzirdēt, būt šajā laikā, šajā vietā, šeit, bet vēl labāk iespēja meklēt to kungu un viens otru pamudināt, viens otru iedrošināt, cits par citu aizlūgt, un arī kopīgi šo laiku, ko Dievs ir devis mums šeit būt, vai saudru, vai šajā draudzē, vai šeit uz zemes, arī izmantot, lai citu celtu ticībā. Mēs var teikt, man ir prieks jūs katru redzēt, zemosimies lūkšanā, lūksim, lai Dievs svētī šo kopā nākšanu. Debes Tēvs, slavu, gods, pateicību mūsu kungs un Dievs par šo brīnišķīgo iespēju, ka tu ļauj mūsu sirdī brūkstēt, Tēvs, ka tu ļauj mūsu acīm redzēt, ka tu ļauj mūsu piedzīvot, Tēvs, šo skaisto ziemas dienu, šo dienu, Tēvs, arī, kad mēs nākam kopīgi, kungs, šeit, šajā vietā, lai dot godu, pateicību, slavu, kungs, un pielūgšanu Tev, mūsu Dievs. Paldies Tev, Svētais Gars, par šo iespēju, ka Tu arī mūsu sirdis esi mūdinājis meklēt Tevi, kungs, tuvoties Tev, ticēt uz dzīvu Dievu un pielūgt, kungs, katrā vietā. Un arī šajā rītā, Tēvs, mēs lūdzam, kungs, sagatavo gan šo vietu, Tēvs, gan arī mūsu sirdis kā vietu, kur mēs varam uzņemt, Tēvs, Tavu vārdu, padara mūsu acis redzēt, padara mūsu sirdis, kungs, paklausīt un dod arī prieku, kungs, dzīvot Tavam godam un Tavai slavai. Es no sirds pateicos, Tēvs, par šo žēlastības rītu, ka joprojām evaņģēlijs var tikt sludināts, ka joprojām Devis Tēvs Tavs vārds ir asāks par abās pusēs griezīts zobani, ka tas spiež dziļi iekšā sirdīs, prātos, Tēvs, dvēselēs un garā, Tēvs, pāršķirto, līdz tas kļūst par sirds un domprāt tiesnesi. Paldies Tev, kungs, Jēzus, ka Tavs asins joprojām glābi, un ik viens, kas Tev piesauc, ar patiesu sirdi, kas Tev meklē, kas Tev atrod, un tas Tev izglābs. Un šodien joprojām, kungs, ir šis laiks, kad mēs varam tuvoties Tev. Un mēs pazemībā lūdzam, kungs, paņem nost, kungs, katru grēku, kungs, paņem nost katru lietu, kas kaut kādā veidā, kungs, var kavēt, mums pacelt savu skatu, Tēvs, uz Tevi. Es Tev pateicos, kungs, par Tavu žēlastību, ka mēs varam iet pie Tevis, saņemt apžēlošanu, saņemt piedošanu, saņemt, kungs, brīvību, saņemt, kungs, Tavu dzīvību īstā laikā. Paldies Tev, Jēzus, ka Tavs vārds ir vārds par visiem vārdiem, un ka Tev ir spēks par visu, kungs, šo pasauli. Un arī šajā brīdī mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars nāk un vārds šo dievkalpojumu. Uzrunā katru vienu, maina mūsu sirdis, vairo mums ticību. Debes Tēvs, es lūdzu, atdari mums saprašanu, ka mēs rakstus saprotam. Palīdz, ka dzirdētais vārds neaiziet garām mūsu ausīm, jo Tēvs, ka tas var ienākt katrā no mums. Es lūdzu, debes Tēvs, arī pieskaries tiem, kungs, kas Tavu vārdu ir dzirdējuši, bet joprojām, kungs, viņi meklē, kungs, ceļu uz priekšu, bet ne līdz galam ar Tevi, kungs, jo Jēzus lūdzu, lai Tu izglābi katru vienu, kas šodien mēs šeit esam, debes valstībā, liels un mazus, ikvienu. Un mēs lūdzam, nāc Svētais Gars, piepild mūsu mutes, mūsu sirdis, mūsu prātus ar slavu, ar pateicību, ka neraugoties, kungs, kādiem piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem vai nastām, mēs varam celt savu skatu pāri visam, kungs, uz Tevi, Tevi pielūgt un Tevi slavēt. Es lūdzu Tevis, Tēvs, arī, ka varam šajā brīdī nolikt visas mūsu nastas, Tavu troni, Tavā priekšā, lai kas tas būtu, lai kas tas nospiestu, kungs, kā neziņa vai baila vai neskaidrība, kungs, vai
vai kādu sāp vai slimību, to visu mēs liekam uz tevi, jo tu par mums gādā. Tev ir vara dziedēt, glābt, tev ir vara palīdzēt. Un tu, kungs, esi nomodā par saviem bērniem. Mēs lūdzam, Tēvs, lai Tavu valstību nāk, lai tā notiek mūsu dzīvēs. Šeit, šajā vietā, mūsu ģimenēs, kungs, dosimies no Teviem ārā. Un visur, ko Tu mūs sūtīsi, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mēs sveiksim viens otru, varam iecelties, paskatīties uz augšu, uz leju. Kopīgi varam ieklausīties un Dieva vārdā psalms 47. Dievs ir tavs ķēniņš. 47. psalms. Dziedātāji vadonību no korakītu dziesmām, plaukšķiniet priecīgi visas tautas, skaņām balsīm gavilējiet Dievam, jo tas kungs, tas visu augstākais, ir bijājams, vārens valdnieks pār visu pasauli. Viņš mums pakļauj tautas un noliek ļaužu cilts zem mūsu kājām. Viņš mums izraudzīs mantojamo zemi, Jēkaba sava iemīļotā lepnumu. Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot, tas kungs, bazūnēm vareni atskanot. Dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet, jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli. Dziediet viņam slavas dziesmu, Dievs ir valdnieks, kļūs pār visām tautām. Viņš savā varenajā goda krēslā. Tautu dišciltīgie sanāk kopā ar Ābrahāmu, Dieva tautu, jo zemes valdnieki pieder Dievam. Viņš ir cildens savā varenībā. Amen. Mēs pateiksimies Dievam, arī pēc brīža būs iespēja dziedāt un plaukšķināt Dievam. Un ja kādām liekas, nē, es plaukšķināšu, tad tu saki, es tam kungam plaukšķinu. Nevis tev, bet tam kungam plaukšķinu. Tāpēc arī pacelsim balsis, kad mēs lūdzam ar pateicību, mums nevis tēvu. Viss, kas vēlās, varam pateikties. Debes Tēvs, tiešām paldies Tev par šo jauno žēlastības rītu, ko Tu mums esi dāvājis. Paldies, ka varam pamosties, redzēt saules spīdam, Tēvs, un paldies arī par iespēju būt kopā Tavā namā ar Tavu draudzi, Tēvs, un paldies par šīm telpām, par siltām, gaišām telpām, kungs, bet pāri visam paldies par Tavu žēlastību un Tavu mīlestību, ko Tu katru dienu ļauj mums piedzīvot, kungs. Lūdzam par ikvienu, kas varbūt nav varējis būt šai rītā mūsu vidū, kungs, ja tie ir kādi. Tu zini tos iemeslus, vai tā ir slimība, vai kas cits, tad lūdzam Tavu pieskārienu, Tavu žēlastību. Debes Tēvs, esi arī ar Dāvidu, gan ar to vārdu, ko viņš teiks, kungs, kad tas var iesakņoties mūsu sirdīs, un, kungs, ka Tava mīlestība ir tā, kas mūs maina, un tā, kas mūs iepriecē, un tāpat ar Debes Tēvs noskaņo mūsu prātus un sirdis tiešām, ka mēs varam brīvi un ar pateicības pilnu tādu garu slavēt Tevi. Amen. Slavu un pateicību Debes Tēvs, ka Tava žēlastība dāvājas mums šo jauno rītu, ka Tu esi cēlis mūsu jaunai dienai pretī, ka Tu esi devis spēku, ka Tu esi licis mūsu sirdīs vēlēšanos būt kopā ar draudzi, lai Tev pagodinātu, lai izlūgtos piedošanu, kas Tev ir skumdinājis, lai izlūgtos Tavu gudrību, tai dzīves ceļā, kurā Tu esi mūs katru vienu nolicis, lai pateiktos par šo zemi, ko Tu esi mums dāvājis, kur mēs brīvi varam pulcēties par Tavu vārdu, kur mēs brīvi varam lasīt no tā, mācīties, ņemt to vērā un māc mums bijību, Tavu vaigu priekšā, staigāt bijībā un pateicībā par katru dzīves stundu, kas ir no Tavas žēlastības dota, un arī šī diena ir no Tavas žēlastības dota. Paldies, ka drīkstam brīvi sapulcēties, nākt kopā Tavā namā, un lūdzam apver mūsu sirds vārdam, ko Tu esi licis Dāvidam, sirdī mums dalīt līdzi, lai Tavs vārds ir dzīvs mūsu katru vienu
domās, mūsu katru vienu vārdos, lai mēs Tev pagodinām ar savu muti, ar savu domu pavedienu, lai mūsu domas ir uz augšu, kungs, pie Tevis, kur Tu esi apsolījis aiziet un sagatavot vietu, ir katram, kas paliks uzticīgs līdz galam. Dod mums spēku, gudrību un Tavu žēlastību palikt uzticīgiem līdz galam. Svētī šo dienu, katru vienu, kas ir nācis, es pie tiem, kas nav varējuši būt mūsu vidū, kungs, lai Tavs miers apklāj, lai Tavu spēcinošā roka paceļ, stiprina un iedrošina. Iet ar pateicību katru dienu no jauna, Tavu vaigu priekšā. Jēzus vārdā. Āmen. Slavu Tev, kungs, Tu esi augstu teicams un slavējams Dievs, un Tu esi pāri visam, Tu esi pāri mūsu slimībām, mūsu rūpēm, raizēm, Tēvs visam šim zemišķajam. Tu esi kas vairāk, Tu esi kas varenāks, Tu esi kas brīnišķīgāks. Un uz Tevi mēs paļaujamies, uz Tevi mēs slavējam un godinam šai dienā tiešām. Un lai šī slavu pateicība skan tā patiesi, Tēvs, no sirds dziļumiem, jo mūsu sirdīs esi ielicis savu mīlestību un tā pāri kursā mums. Tā nāk ārā, tā lejas pāri, tā līdz uz tiem, ko mēs satiekam savā dzīvē. Ar šajā dienā, Tēvs, ko mēs satiekam savus brāļus un māsas, Tēvs, lai šī mīlestība ir redzama mūsos, tad Tu esi ar mums, piepildi mums, Tēvs, ar savu prieku kalpot, Tēvs, sekot Tev uzticīgi līdz galam, Tēvs, un lai nekāds šķēršļi, Tēvs, nekādas tukšas lietas, Tēvs, mums nebremzē to darīt. Ja kas ir, Tēvs, mēs tur noliekam, Tēvs, un atsakamies no tām. Tēvs, lai Tu mūs vari, mēs esam zemu noliekušies, Tu mūs vari augstu celt, Tēvs. Pāri visam mēs Tevi, kungs, paceļam augstu, jo Tu esi Dievs, kas augstu ceļas, un neviens Tavu spēku un Tavu gudrību nevar ierobežot. Tu esi varens Dievs, Tēvs, un varens Tāds parādzies šodien mūsu vidū, savu vārdu, savu liecībām, savu dziesmām, savu garu, kungs, nāc un piepildi. Ja neesam tie vakarējie, bet esam rītdienas bērni, rītdienas, Tēvs, Tavās rokās, un mēs esam Tavās rokās. Kungs, Tu gatavo šīs mājas debesīs, kur reiz būsim pēc šīm bēdām un grūtībām, bet šeit, kamēr esam, kungs, mēs gribam iet Tavā spēkā. Tēvs, un Tavu prātu piepildīt. Tēvs, dod, ka mēs mūsu pašu prātu un augstprātību, kungs, ka mēs noliekam pie zemes tur, kur viņam jābūt, Tēvs, lai Tu mūsos savu prātu var darboties, Tēvs. Ka mēs saredzam lietas pareizā gaismā, ka mēs darām lietas, kungs, kas nes mums svētību un arī citiem, Tēvs. Ka mēs esam piepildīti ar Tu gudrību, kungs, kas ir augstāk kā cilvēku prāts un saprašana, kas nav no Tevis, Tēvs. Mēs Tevi pagodinām mūsu dzīvēs, vienmēr un visu ar šodien. Slavēts Tavs vārds. Amen. Amen. Devis Tēvs, mēs lūdzam, lai Tu, kungs, padari debesis par savu draudzi, par savu tautu, Tēvs, lai tiešām nāk Tavu valstību mūsu dzīvēs, kungs, lai mūsu ausis kļūst dzirdīgas, acis redzīgas un sirds ir gatava Tev paklausīt. Paldies par šo žēlastības laiku, dod Tev meklēt, Tev atrast, kungs, Tev dzīvot, es lūdzu. Ienāc, kungs, mums nespēkā, ienāc, kungs, varbūt kādā nezināšanā, neizpratnē, neticība, bailes, kungs, vai kāds apjukums, kungs. Es lūdzu, lai Tu ienāc ar savu spēku, kungs, ar savu drošību, ar savu palīdzību, ar savu mieru, kungs, un atnes, kungs, skaidrību, virzību, Tēvs, sakārtotību. Es pateicos par brāļiem un māsām, Tēvs, par šo iespēju
mēs varam kopā nākt Tēvs, lai Tevi pielūgt un slavēt. Es lūdzu, kungs, atdara, kungs, arī mums šo vēlmi, kungs, dziedāt Tev priecīgi, slavēt Tevi, kungs, ar visu savu sirdi. Dod arī, kungs, prieku, kungs, tad, kad mēs paceļam savu balsu. Tēvs, lai mūsu sirds arī tiek atvērti, kungs, ka Tu vari caur savu garu, kungs, mūsos, kungs, atnest arī kādu skaidrību, kungs, kādu prieku, kungs, kādu dziedināšanu, kungs. Lai tajā brīdī, kungs, kad mēs atveram, kungs, savu mutu un savu sirdi, kungs, lai Tavu klātbūtne ienāk mūsos, kungs, katrā vienā. Mēs lūdzam Tevis, Tēvs, arī par šo vietu, lai Tā apsardzība ir fiziski un garīgi, veselīgi un dzīvīgi, kungs, lai tas jauns nenotiek. Lai Tēvs, tas, ko Tu esi paredzējis, mums katram no vienam saņemt, Tēvs, lai tas neaiziet mūsu garām. Es lūdzu uzrunā mūsu vienu. Šī brīdī, Tēvs, ņem šo slavu, lūdzu pateicību, visu teikšanu, kungs, jo Tu esi tā visu cienīgs. Mēs visu kopā varam Tev pielūgt, slavēt un pateikties. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, šis noteikti būs laiks, kad mēs slavēsim, mēs dziedāsim, mēs pacelsim balsis kungam. Psalmā vairākas reizes tiešām bija šis vārds dziediet. Tas ir tas, ko mēs varam pienest Dievam. Bet man ir vēl kāds vārds šajā rītā, viens vārds. Un tas ir brīvība. Un kur ir tā brīvība? Mēs jau zinām, kur svētā Dieva gars mīt, tur ir brīvība. Tieši tā, amen. Un principā ļoti daudziem no mums, man, noteikti jums, katram ir vajadzīgi no kaut kā atbrīvoties miesā, bet vairāk, es domāju, garāk. Mums ir reizēm aizspriedumi par kaut ko, mums ir ļoti bieži cilvēkiem ir bailes no kaut kā, kur vajag atbrīvot. Dievs ir baidos no tā, vai neziņa kaut kāda, vai nu, tas var būt ļoti daudz, katram tas ir kaut kas savs un cits, bet mēs tiešām varam lūgt Dievu, lai Viņš mūs atbrīvo, lai Viņš tīra mūsu raksturu, arī savā raksturā daudz, kas ir vajadzīgs, kur atbrīvot kaut kas, es zinu, man nepatīk, bet vēl jo vairāk Dievam mani iespējams nepatīk kaut kas, vai kādas dusmas, vai aizvainojumi, vai kur ir vajadzīga arī piedošana, tur arī ir vajadzīga brīvība, Dievs dod man brīvību no visa sliktā. Tādēļ jā, slavēsim to kungu priecīgi, jo arī viņš var atbrīvot mani un tevi, slavēt bez aizspriedumiem, ko blakus man kāds padomās vai kā. Es vēlos uz ceļiem slavēt Dievu. Jā, Dievs, esmu es un tu, ka tas ir mans attiecības ar Dievu, ka mēs tuvamies viens otram. Es vēlos celties kājās, es vēlos pacelt rokas Dievs tavam godam un pateikties Tev, kungs. Jā, lai Dievs tiešām dod šo brīvību mums visiem, mūsu zemē, mūsu draudzēs, jā, kad mēs nebaidamies tik ļoti. Jo viens, kas vēlās mums iebiedēt un apturēt mūs no Dieva vārda, pagodināšanas, no evaņģēlija, no labās vēsts. Bet nāksim kopā, darīsim to, turpināsim to darīt, jo Dievs augstu ceļas, jā, kad mēs slavējam viņu. Atbrīvot to dziesmu. Hallelujah.
Tu esi mūsu spēka avots. Mēs gaidām uz tevi, uz tavu palīdzību. Tu esi tas, kas nepievēl kungs, un tu nepagūsti. Mūsu rokas pagūst, vai mēs reizēm esam sašlikuši, kungs. Mēs zinām, ka tu esi mūsu stiprums, un mēs droši, kurā brīdī tās varam nākt pie tevis. Un tu tiešām pacelt tās. Tu sniedz mums savu roku, tu esi tuvu, tu esi mums klāt. Pateicību tev, Jēzus.
ietver tās dziesmā, kungs. Nāc ar savu atbrīvošanu, kungs. Lai tās bailes, kas ir manī, kungs, tevis tās, lai tās pazūd. Mēs neesam baiļu vērti, kungs, mēs esam tavi vērti, atbrīvoti, atvestīti, izredzēti, kungs. Slavētājiem. Ļoti prieks bija kopā jūs slavēt. Man ir bijis, kad ir
slavēšana un nav neviens, kas slavē. Un ne šeit, bet vispār. Es tā ļoti priecājos, ka ir tik kuplā skaitā. Jā, esmu vairāk baļvērks, bet esmu Dieva bērns. Un es domāju, kāda žēlastība Dievs mums ir parādījis, ka viņš mūs sauc par bērniem. Es laikam kaut ko pieskanos, kur nedrīkst, ja? Nebāz nagus, kur nevajag. Kas tā ir par žēlastību, ka debes Tēvs mums sauc par saviem bērniem. Un mēs to nevaram nenopelnīt, mēs nevaram izpelnīties, mēs to nevaram nopirkt, mēs pat nevaram tādi, kā saka, radniecībā tur iekļūt vai pa blatu, bet mēs to saņemam caur ticību Jēzum Kristum. Un Dievvārdā stāv rakstīts, ja Tēvs un māte tevi atstāšu, es tev neatstāšu. Es tev neatstāšu. Kādreiz mums ir tā sajūta, ka Dievs ir tāds nestabils, varbūt kā vecāks kādreiz, ka ja es kaut ko ne tā pateikšu, ne tā pat, ne tur atradīšos vai kur, ka viņš man atstās. Dievvārdā stāv rakstīts, es tev neatstāšu. Un kādreiz ir tāda bailes un nedrošība, ja kādu laiku esmu gājis ar to kungu, un tur dzīve ir sagājusi grīstē, ka es vairs nedrīkst nākt atpakaļ, jo redz, es neesmu Dievam tīkams, bet Dievs saka, tu neko nevar izdarīt tādu, ka tu kādēļ tu nevarētu nākt atpakaļ, jo visu Jēzus ir izdarījis pie krusta, lai tu varētu nākt atpakaļ. Un tas, ko Jēzus izdarīja, viņš neatgriezīs, radīja ceļu katram vienam cilvēkam, nākt Tēva mājās, saņemt piedošanu, saņemt otru iespēju, trešo iespēju, ceturto iespēju, bet pār visam saņemt šo dievbērnību. Kad tu zini, ka kas ir tavs tēvs, un ka viņš ir daudz lielāks, daudz stiprāks par jebko šajā pasaulē. Tas ir Dievs. Un Dievs ir tevi ļoti mīlējis. Nebeidzam mīlestību, un viņš to turpina darīt. Dievvārdā stāv rakstīts, ka tad, ja mēs paliekam neusticami, viņš joprojām paliek uzticīgs. Tas iedrošinājums šodien nebaidies tuvoties viņam. Pat tad, ja iekšēji ir tāda sajūta, varbūt tās vispirms man jāizpelnās, vispirms man kaut kas savā dzīvē līdz galam jāsakārto. Bet nebaidies tuvoties viņam. Jo tā patiesība ir, ka mēs jau savā spēkā varam daudz darīt, bet tā lielākā lieta, ko varam izdarīt, ir teikt, kungs, tu man esi vajadzīgs. Tu man esi vajadzīgs. Ja es eju savā spēkā, es atkal klupšu un kritīšu, bet ja es iešu tavā spēkā, tad tu būsi mans stiprums. Tu būsi mans spēks manā nespēkā. Un es zinu, lai kas arī manā dzīves ceļā nāk, ar tevis celšos, un es pie tevis vienmēr turēšos un aiziešu līdz galam. Tāds ir mūsu Dievs. Tāds ir mūsu Dievs. Viņš nav kā cilvēki. Ja Dievs būtu kā cilvēki, tad droši bailot brīžam tuvoties. Bet Dieva domas ir pārāks. Un to viņš ir parādījis Jēzus Kristus upurī. Mēs viņu varam attiecībā pieņemt un nākt Tēvam mājās. Dievs ir, es ticu, ka Dievs ir paredzējis daudz labāku, lielāku, vērtīgāku svētību, nekā mēs cilvēki spējam ar savu iešanu un skriešanu iemantot. Viņš to caur Jēzus Kristu, caur viņu kalpošanu ir parādījis daudzējādi. Tas darbs, ko Jēzus dara, tas ir pilnīgāks, tas ir perfektāks, tas ir neskatāms, tas ir reizes labāks, tas ir daudz produktīvāks nekā mēs ar visu savu gudrību, ar visu savām finansēm, ar visu savu izdomu spēku, ko savā spēkā izdarīt līdz galam. Tāpēc vislabākā lieta, ko tu vari ar savu dzīvi uzticēt, teikt, Jēzu, es nāku pie tevis. Es nāku pie tevis. Aļa? Halleluja! Cilvēks atnāc. Slavu Dievu! Šī brīdī ziņojumi ir
ļoti brīnišķīgi. Ir nākamā mēneša ir mēneša pēdējā svētdiena, mums vidū būs ciemiņš. Nākošu nedēļu. Nākošu nedēļu būs pēdējā svētdiena, būs ciemiņš. Es esmu uzrunājis, mūsu vidū būs Denis Duruņins no Liepājas. Viņš ar prieku atsaucās. Vēl ir tāda brīnišķīga lieta, ka būs sadraudzība pēc dievkalpojuma. Un esiet visi mīļi aicināt nākt. Un kopīgi, ja ir kādam kāds cienestīši arī atnest un arī priecāties. Būs kūka. Vismaz viena. Tas ziņojumos arī viss. Vēl viens ziņojums rītā ir starptautiskas lūgšanas sapulces plānošana. Es šajā reizē netieku. Ja kāds tiek, tad var pie manis pieteikties. Tā notiks Luterāņu draudzes nevis baznīcas ēkā, bet blakus nestas benzīntankam tajā zobārstniecības ēkā pulksteni 10 no rīta. Kopīgi sanāk, lūdzu plāno sadalt lūgšanu pienākums un atbildības. Ja kādam ir iespēja, tad arī atsaukties un ir slavu Dievam. Paldies, tas bija ļoti viegli. Kurā dienā bija? Rītā 10 no rīta. Sigmas mājā, pirmā stāvā. Bet šī brīdī mēs arī varam kalpot ar ziedojumu. Pēc īsta brīža mēs laidīsim bērnus uz svētdienas skolu. Mēs arī varam kāda lieta. Mums ir arī atsevišķi kastīti, ja kāds grib īpaši svētīt draudzes bērniņu izbūt, tad tā, kas pie sienas ir nolikta. Tur ir mērķziedojums speciāli bērniņu stāvu izbūvēji, kur paredzētu bērniem jauniešiem tēlu. Jo kā darbiņi ir paveikti un ir plānots, tos pabeigt līdz jūlija beigām. Mēs varam lūgt, mēs varam ziedot, mēs arī varam dažādos veidos atbalstīt, iedrošināt. Katrs ir uzņēmies šo galveno iniciatori, atbildību, un viņš rūpēs par to, lai būtu strādnieki. Katram, es ticu, mēs varam arī pielikt savu roku, lai šis darbs izdodās lūkšanu un ziedojumu. Šī brīdī, kad dziesmai skanot, Vēl maziņš ziņojums un atgādinājums, ka joprojām ir brīnišķīgi iespēja pieteikties pie komandiņām. Viena ir virtuves komandiņa pie Elites un otra ir tīrītāja komandiņa pie Rītas. Paldies!
doties līdzi. Galīgi tev var nākt priekšā. Skolotāji būs jāklausa. Jā. Visiem pušiem tas ir, jā. Paskatās uz skolotājiem. Tagad visas draudzes priekšā apsolat, ka klausīs. Klausīsiet? Es varu. Tad mēs aizlūksim, lai tā labā apņemšanās ar Dievu žēlastību un vadību izdodas. Kungs, Jēzus Kristus, tev pateicos par šiem jauniešiem, par šiem bērniem. Pateicos, kungs, ka Dievs tas radījis un veidojis. Un pateicos, kungs, ka viņš šodien var būt šeit, šajā vietā, lai viņi meklētu un atrastu tevi. Es lūdzu svētīgi, kungs, viņu pagātīgi. Es lūdzu, Debes Tēvs, lai tu viņus iepriecini, lai tu viņus pasargā no ļauna, un lai tā patiesība, ko viņš šodien par tevi uzzinās vai iemācīsies, lai tā arī paliek dzīvi viņu sirsniņās, kungs, un to var pielietot savā ikdienā. Es lūdzu par svetus, par skolotājiem, par palīgiem, lai prieks, mīlestība un spēks, kungs, mācot šos brīnišķīgos bērnus Jēzus vārdā. Amen. Šajā reizē es lasīšu, būs tāds, divas rakstvietas, bet es iesākšu ar vienu. Tā ir no Lukas evaņģēlijas 6. nodaļas. 6. nodaļas, 44. pants un līdz nodaļas beigām. Lukas evaņģēlijas 6. nodaļa. I katru koku pazīst no viņa augļiem, jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģis, nec vīnogs no gačiem. Labs cilvēks no sava labā sirds krājuma izdod labu, ļauns cilvēks no sava ļaunā sirds krājuma izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Ko jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku? Ik viens, kas pie manis nāk un manis vārdus dzied un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzinās. Es ir līdzināms cilvēkam, kas ēku celdams, dziļi raka un pamata lika uz klints, kad plūdi nāca un ūdeņi lauzās un uz ēku, bet nespēja to kustināt, tā bija celtums klints. Bet kas dzird un nedara, tas ir līdzināms cilvēkam, kas ēku uztaisīja uz zemes, bez pamata, un kad ūdeņi te lauzās virsū, tad ēka tūlēs sagruma un šī ēkas ļaušanās ir liela. Debes Tēvs, mēs pateicībā esam par Tavu vārdu, un svētī šo brīdi, kad Tu pārdomās un runā uz katru no mums. Jēzus vārdā. Amen. Pagājušajā reizē mēs pieskārāmies vienai tēmai par svētīgo cilvēku, kas domā par tā kunga vārdu, dienā un naktī par to domā. Un tur bija teikt tādu vārdu, viņš ir līdzīgs kokām, kas stādīts pie ūdens upēm, viņš augļus nes pareizā laikā, un lapas nesavīst. Tā labā vēsts ir būtībā šo auglīgo darbu dara Dievs mūsu dzīvē. Tā ir šī labā vēsts. Kādreiz mums ir tā sajūta, ka mums vajag izstiepties un sarauties un pēc iespējas sulīgāks un labāks tos augļus no sevis dabūt ārā, un tad kaut kur nesanāk un kāda salma uznāk un kaut kur nosaldē. Bet tā labā ziņa ir, ja mēs esam Jēzu Kristu, tad mums uzdevums ir dzīvot savu saknes viņā un atvērt savu sirdi, savu prātu, nenovirzīties no tā, ko viņš ir mums aicinājis darīt, un beigās ticēt un zināt, ka šie augļi ir un būs, un Dievs šo labo darbu darīs.
Ir teikts, ka katru koku pazīst no viņu augiem, jo no ērkšķiem nevar lasīt dīģis, nec vīnogs no dažiem. Labs cilvēks no savā labā sirds krājuma izdod labu, un ļauns cilvēks no savu ļaunā sirds krājuma izdod ļaunu, jo no sirds pārpilnības mute runā. Kad mēs pagājušajā domājām, tad bija šie divi būtībā veidi, kā cilvēki var savu dzīvi nodzīvot. Viens bija ar Dievu, un otrs bija bez Dieva. Un ja tu dzīvo ar Dievu, tad Dieva gars ienāk tevī, un augļi būs labi. Ja tu ļausies, tad Dievs pie tevis strādās. Nav tā, ka tad automātiski, kad mēs kļūstam par ticīgiem cilvēkiem, ka viss mūsu dzīvē kļūst brīnumaini labs. Bet kas labais ir pats kungs Jēzus Kristus, ka viņš mūs ir izglābis, viņš mūs parāda nastu, ir paņēmis nost, un Dievs iedod svēto garu. Un tad notiek šis nākamais svarīgais posms, kad Dievs pie mums strādā. Un Dievs strādā ļoti mērķiecīgi, viņam ir labi nodomi, labi mērķi, un nodoms un mērķis ir paredzēts tāds, kur pašam prieks un citiem prieks un vēl Dievam prieks. Kad mēs lasām Pāvila vēstuli Efeziešiem, un arī vēlāk mēs tam pieskarsimies un arī lasīsim, tad šis lielais mērķis, ko tiek runāts, kad mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam nesaraujami savienoti ar viņu, gan caur viņa garu, gan ar viņu pašu. Un tur ir šī parādīt šī līdzība, ka viņš ir galva un mēs esam viņa miesa. Kad mēs neko bez viņa vairs nedarām, un viņš ir tas, kas palīdz mūsu dzīvi turpināt virzīt, vadīt, veidot pēc viņa vārda, pēc viņa nodoma. Un Pāvila vēstulē Efeziešiem mēs varam 4. 5. nodaļā redzēt, ka beigās tas Dieva nodoms ir sagatavot katru vienu ticīgo un draugu kopumā skaistu, tīru, bez krunkas, bez traika, bez trūkuma, kā tādu savam vīram sagatavot līgavu. Tas ir tas labais darbs, ko Dievs dara. Bet tur pa vidu ir viena svarīga nianse. Tad, kad mēs nākam pie Jēzus Kristus, mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka kaut kādu procesu, izmaiņu procesu Dievs veiks. Mēs varbūt tādā garā redzam to iznākumu un zinām, ka tas tuvojās, bet pa vidu ir nepieciešams soļi, izvēles, virzība, uzvaras, paļāvība, atkal un atkal nākšana Dievu klātbūtnē, ka mēs apzināmies, ka mums ir vajadzīgs šis viņa tuvums. Un es domāju, ir tādi divi veidi, varbūt tās, kad mēs kā Dievu bērni dzīvojam. Tā viens veids ir, es domāju, ka ilgāk mēs ticam un sekojam, tad mēs esam kā tāds labs vilciens, kas uzliec uz labām sliedēm. Un liekas, tā, ne pa labi, ne pa kreisi, es uzņēmu kursu un es labi ieskrējies un man neviens neapstādinās. Ja kāds mēģinās, tad tas arī var neizdoties. Bet tam visam ir viens jautājums, vai mani ausis joprojām ir atvērts dzirdēt, ko Dieva vārds māca, vai man joprojām sirds ir atvērta un tā nav aizslēgta, ka es joprojām esmu gatavs un teikt, kungs, es zinu, ka tev vēl daudz darba pie manis jāizdara. Palīdz man ieklausīties, sadzirdēt, un to, ko tu vēlies manā dzīvē darīt, to arī pilnveidot. Jēzus sacīja tādas vārdas, viņš saka, jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es jums saku. Jēzus ir kungs, un viņš ir kungs pār visu. Un arī Pāvila vēstulē Efeziešiem ir teikts, kā draudze ir paklausīga Kristum,
visās lietās. Un es domāju, tā ir vēl viena svarīga lieta par to, kā draudzē mums varbūt tās domāt. Kungs, cik es esmu paklausīgs tavam vārdam, cik es esmu atvērts tam, ko tu vēlēsi man sacīt, vai mans sirds ir klāt arī pie maniem vārdiem, kad es saku kungs, kungs, bet būtībā mans sirds varbūt ir prom no kunga. Un tad Jēzus turpina, viņš saka šo līdzību, viņš saka, ja tu dzirdi un dari to, ko Jēzus saka, tu roc un būvē, tu varbūt iegūti smagāku darbu, nepatīkamāku darbu, jo tu strādā pie pamatiem. Un pamati ir smags darbs. Kaut vai tādam balstam ielikt pamatu, kur staps turās, ja? Cik materiāli. Rocēniem redzam, cik ilgi tur būdas būvē un betonē un ņemās, lai tas staps turētos. Un Jēzus saka, ja tu dzirdēsi un darīsi, ko es tev saku, iespējams tas nebūs patīkami, tas nebūs ātri, tas nebūs viegli, bet tas būs ļoti svētīgi, jo tu izveidos savā dzīvē tādu pamatu, ka tas, ko tu būvēsi uz tā virsū, tas izturēs jebkādu vērtu. Un tad ir šis lielais jautājums, es domāju, uz ko mums katram, kā cilvēkam, ir jāatbild, cik manas ausis grib dzirdēt un paklausīt Jēzu. Nevis cik manas ausis grib dzirdēt kaut ko jaunu un manu mute čimināt pēc tam, bet dzirdēt no tā kunga un paklausīt Jēzu. Un tad es lasīšu arī, es domāju, vēl viena tāda svarīga lieta, kā Dieva bērniem ir ieraudzīt varbūt tādu lielāku to bildi, kad dažkārt mēs, kad sludinām un mācamies un iedziļināmies, mēs varbūt par kādām specifiskām lietām vai tēmām, bet ir svarīgi ieraudzīt to lielo bildi, kad Dievs mūs ir izglābis un kur viņš vēlās mūs aizvest, un kas ir tas mērķis un virziens un tās galvenās pamatlietas, kur mums atkal un atkal jāsaglabā fokus. Un man patīk tā doma par kompasu, ka kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem. Un tāpat tās arī, lai arī varbūt tās, kā mēs savā ticības dzīvē pieaugam, kā mēs mācamies, kā mēs veidojamies, mums vienmēr jāatceras tās galvenās pamatlietas, uz ko Kristus ir aicinājis savu draudzi. Tā ir Jāņa evaņģēlijas 17. nodaļa Jēzus lūgšana, kur Jēzus ļoti stingri viņš lūdz, lai draudze ir vienota. Viņš saka, tā kā es ar tēvu, tā, lai viņi ir viens. Viens ar mani, viens ar Kristu tas ir un viens arī savā starpā. Tā ir mīlestība, kur Jēzus saka, jaunu balsu es jums dodu, ka jūs citu mīlat, pēc tā jūs pazīs. Un tas ir arī šis svētāpšanas process, uz ko Dievs vēlas mūs aicināt, kad viņš saka, atstās savus grēkus un noliec tos, un Dieva spēkā celies augšā, lai dzīvot Dieva godam. Un es gribētu teikt, pa lielām, tā ir šī lielā ziemeļu gulta, lai kādā brīdī mēs kaut kur pastītos un kaut kur domātu un varbūt kaut kur domstarpības galās, ka mēs atkal un atkal varam vienoties uz šo pašu galveno vienība, vienotība, mīlestība, atkal un atkal veidošanās Kristus līdzībā, evaņģēlija nešana un beigās mēs esam sagatavoti kā Kristuma derīga, tīra, līgā, lai dzīvot viņu godam. Un mēs arī zinām, ka vēlas viņš darīs visu iespējamo, lai mums novērst, lai sašķelt, sanaigot, iznīcināt. Viņš to dara katrā ģimenē, viņš to dara arī katrā draudzē, viņš to dara pie katra no mums kā cilvēkiem. Bet Dievs ir devis mums ieročus, lai mēs stātos tam visam pretim un pastāvētu.
tā ir mūsu ticība, tas ir Dieva vārds. Jā, tā ir šī paklausība Dieva vārdam. Jā, tas ir rakstīts Efeziešu vēstules 6. nodaļā no 10. līdz 18. pantam. Bet šodien mazliet vairāk es vēlos arī pārlasīt un pārdomāt, kur Pāvils ļoti varbūt konkrēti. Viņš strādā pie Efezes draudzes un viņš viņus pamāca kādām konkrētām lietām, kam pievērst uzmanību. Kas ir tās lietas, ko atstāt, ko paturēt, pēc kā dzīties, kuru atkal un atkal ir jāatjaunojas savā sapratnē, lai beigās mēs būtu ar to kungu. Un sākot no 4. nodaļas 11. panta Pāvils raksta vēstuli Efeziešiem. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par gaņiem un mācītājiem, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprināšanu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīru briedzumu, Kristus dižinuma pilnības mēru. Un tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē un viltīgās rīcības piekrāt, tiekam šurp, turp svaidīt, padodamies katram mācības vējam. Viens no tiem lielajiem mērķiem, kad Dievs vēlas mums sagatavot, lai mēs būtu derīgi kalpošanai, lai mēs būtu derīgi arī nest evaņģēliju citiem cilvēkiem. Un tālāk viņš saka, bet patiesi būtām mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visi miesa kopā saturēt un visādām palīgsaitēm vienot pastāvīgi augu, pēc tam spējām, kas katrai viņas daļai dots, kļūdam aizvien pilnīgāk mīlestībā. Tā pirmā lieta, ko Pāvils viņš saka draudzē, tas kungs Jēzus Kristus, kad viņš mums ir atpiecis, lai mēs visās lietās pieaugam viņā. Viņš ir galva, un mēs esam viņa miesa. Mēs esam vienoti, pastāvīgi, mēs augam. Un katram varbūt ir savas spējas, bet mērķis ir visiem vienots, ka mēs esam vienoti ar Kristu, mēs esam vienoti savā starpā, un kad mīlestību tā vairojās. Tā ir savstarpēja palīdzība, tā ir savstarpēja sapratne, tā ir vienotība. Un kādreiz var likties, es jau esmu šis pilnīgais mīlestības paraugs, bet Pāvils viņš saka, kļūdami aizvien pilnīgāki. Un šodien tavu pilnīgā mīlestība iespējams ir nepilnīga, kad tu raudzīsies pēc mēneša uz to, kā Dievs tev vēlas vadīt un veidot. Un es domāju, tas ir viens no tādiem arī svarīgiem aspektiem, ka mēs tur varam augt. Mēs zinām, ka mīlestība viņa apkalāja grēkus, viņa neizceļ otru nepilnības, viņa runā patiesību, bet viņa runā mīlestībā. Mērķis ir nevis otru nolīdzināt līdz ar zemi, bet otru celt. Ja mēs domājam par mīlestību, tad mīlestība ir tā, kas nekad nebeigsies. Mīlestība nekad nebeigsies. Un mēs zinām, ka Pāvils viņš raksta korintiešiem, viņš saka, es varu kalpot ar visdažādākām dāvanām, man var būt atziņa, man var būt gudrība, bet ja man iztrūks mīlestība, viņš saka, es neesmu nekas. Un kāpēc Dieva vārds viņš aicina, kad mēs domājam par šo ceļu, kad Kristus mums ir atpircis un viņš vēlas mums sagatavot, līdz mēs viņam būsim derīgi par šiem labiem augļiem mūsu dzīvē, tad šis pirmais auglis, par ko mums dara padomāt, katram ir mīlestība. Kāda ir mana mīlestība? Cik viņi ir redzama, jūtama, sirsnīga, vai cik viņi ir
varbūt tās apslēpta zem 1000 kažokiem, kā kāpostam. Ja. Es varu teikt, es jūs mīlu tiešām ļoti no visas sirds, bet vienkārši jūs to nespējat ieraudzīt. Ja. Un kādreiz varbūt ir jālūdz Dievam tiešām gudrīgi, kungs. Ja tu mūs aicini iet šo ceļu kopā, tad mīlestīgi, un kādreiz varbūt tā ir paklusēt, ja. Bieži vien tā ir domāt, kā otru celt, kā otru iedrošināt, kā otru pamudināt, kā ieraudzīt kaut ko labu otram, kā otram pakalpot. Es zinu, ka Dievs jau daudz ir strādājis pie jums un labas lietas ir, un noteikti vēl labākas lietas būs, ja Dieva vārds saka aizvien pilnīgāk, ka mēs varam pieaugt tajā. Es zinu, kādam jau noteikti galva strādā kā kungs parāda. Jā, kas ir tie nākamie soļi? Jā, kā es varu kļūt aizvien pilnīgāks mīlestībā. No, tas ir labs auglis, ko Jēzus vēlās redzēt katrā no mums. Viņš saka, ja tu dzirdi, kad Kristus uz tevis to aicina, tad mūsu atbildība ne tikai dzirdēt, bet arī teikt, kungs, paldies, es sadzirdēju, es arī kaut ko sāku saprast, parādi, kas ir tie soļi, kā tālāk virzīties. Tā otrā lieta, viņš saka, nedzīvojiet vairs tā, kā pagāni dzīvo. Savu sirdsprāt tukšībā, savas nezināšanas dēļ, savas sirds apcietināšanas dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsevišķinājušies dzīvību vai kas no Dieva. Zaudējuši kaunu jūtas un sākuši nodoties izvērtībai, sagādājot savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankāriem. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu, ka līdz ar agrāko dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā. Un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva, patiesā taisnībā un svētumā. Un tā nākamā lieta, uz ko Pāvils aicina draudzi, ja ticībos cilvēkus, kad mēs domājam par šo ceļu kopā ar Jēzu, tas ir būtībā tāds arī darbs pie sevis, ka vecais, bezdievīgais, grēcīgais, miesīgais cilvēks, viņš ir aprakts kopā ar Jēzu, kristību, un ir cēlies augšā jaunais, kas radīts pēc Dieva, kas ir Dievam svēts un patīkams. Bet tā pašā laikā, varbūt šī grēcīgā daba vai dzīvesveids, viņš joprojām kaut kādā veidā velkās līdzi. Un tad Pāvils to raksturo kā tāds grēks, viņš saka, novelc to veco nost, kas ir bez kauna jūtām, kas ir izvērtība, kas ir sagādēšana, ka tu savu dzīvi visādām veidiem sagādē ar netiklību, ar dažādiem mantārību. Viņš saka, tas tev kā Dieva bērnam neder, un uz to tu neesi aicināts, bet tev jāatjaunojas ir savā prātā un jāietiek šajā jaunajā, ka tu dzīvo Dievu godam. Ne savām iekārēm, ne savam ļaunumam, ne savam egoismam, bet Dievam par godu. Un tas ir labs auglis, ko debes Tēvs vēlas redzēt mūsu katra dzīvē, ka mēs novelkām veco, mēs ieraugām, kas ir tas Dievam nederīgais, un mēs atģērbjam jauno. Un tā ir garderobas maiņa. Garderobas. Kādam var būt fizisks garderobas maiņa. Bet to atver un saka, tas man vairs neder. Es esmu kļūst par Dievu bērnu. Tas man vairs neder, jo es esmu vienkārši ziemā mazliet, kā saka, labumā gājis. Bet arī tādā garīgā ziņā, ka mēs apskatām savu dzīvi un uzdodam konkrēti jautājumu, kungs, kas man velks līdzi vēl no vecās dzīves, tāds, ko tu gribi nogriezt nost, kas man vairs neder kā tavam bērnam. Miesas cilvēks nevar patikt Dievam, Dieva vārds saka, viņš tiec pēc miesas lietām. Viņam ir
viens tikai uz priekšu savā spēkā vienalga, ko tu pa ceļam iesi, ar kādiem noteikumiem, galvenais tikai iegūst to, ko tu vēlies. Bet Dieva bērnam ir mazliet savādāk, viņš dzīvo ar mērķi. Kungs, es gribu Tevi pagodināt. Es gribu Tevi pagodināt. Jā, palīdz svētais gars man šodien no garderobas izmest ārā garīgās garderobas lietas, kas man vairs neder, bet apģērb tās, kas man der. Un tālāk jau par šo garīgo garderobu mēs varam tā sīkāk paskatīties, kad Pāvils viņš raksta draudzēji. Tā pirmā lieta, viņš saka, atmetiet melus, runājiet patiesīgi viens ar savu tuvāko, un mēs savā starpā esam locekļi. Pirmā lieta, kas no tavas garīgās garderobas ir jāizmet, ir meli. Meli. Kādreiz jau liekas, meli var paglābt. Savu ādu, varbūt citu ādu. Mēs ģimenē mācāmies, mums ir bērni ļoti labi māk melot. Un cits māk tik labi melot, ka tu nemaz nevar pateikt. Un es pat brīnos, kā viņi ir iemācījušies un kur viņi ir iemācījuši. Man liekas, viņi māk melot tā, ka viņi pilnīgi paši tam notic. Tik labi tie meli izklausās. Bet Dieva vārds saka, atmetiet melus. Un šodien mēs arī pie brokastu galda, mēs ar bērniņiem runājam, mēs sakam, citreiz varbūt ļoti grūti to patiesību ieraudzīt, vai atzīt, vai pateikt. Bet labāk saka patiesību, lai nav tavā dzīvē meli. Un meli varbūt tās uz kādu brīdi atnes kādu mazu mieru, bet savā ziņā tas atnes lielu nemieru. Jo Sātans ir meli tēvs, un Dieva vārds saka, esi patiesi, nemelo. Tā lieta no tavas garīgās garderobas ir jāizmet ārā, un ja tu sevi sauc par Dieva bērnu, lai arī cik smaga būtu patiesība, vienmēr es gatavs teikt patiesību. Tā nākamā lieta, viņš saka, dusmās neatgrēkojieties, lai saule nenoriet, jums dusmojieties un nedodiet vietu vēlmam. Mums katram ir sanācis sadusmoties. Gan jau kādam ir tā pamatīgi sanācis sadusmoties. Dusmas ir būtībā tāda bīstama lieta, ka viņš ir nesavaldāms. Ir tās niknums un ļaunums, un dažkārt viņām ir sekot. Un kādi ir cilvēki, varbūt, kurus ir grūti saniknot, bet ja tos saniknot, tad arī var dabūt pamatīgi trūkties. Bet Dieva vārds saka, neatgrēkojies dusmās. Tā, kad tu esi sadusmojies, tad vispirms jau apzinies, ka tu esi Dieva bērns. Un tu nevari laist visu, ko tu gribi ar savu muti ārā. Jo tu caur savu muti vari izlaist vai lāstu, vai nāvi, vai pozni, vai zaimas, vai neticību. Bet tu arī savu muti vari savaldīt. Un Dieva vārds saka, tu vari savaldīt. Nav tā, ka tu nevari. Tu noteikti vari savaldīt. Un lai saule nenoriet dusmojoties. Tā ir labs treniņš audzināt sevi ticībā, kad mēs atkal un atkal strādājam pie savas dzīves. Ja ir sanāks konflikts, strīds, saķeršanās, ka mēs zinām tā, man ir laiks aptuveni 3 stundas līdz izlīgšanai. Bet tāda nopietni, tāda garīga disciplīna. Kādreiz varbūt tās ir tā sajūta, lai nu paliek. Es neesmu vainīgs, lai tas otrais nāk un runā ar mani. Bet Dieva vārds saka, lai saule nenoriet dusmojoties. Un citreiz ir vajadzīgs kā tādiem bērniem viņi tā burtiski paņemt un teikt, paldies Dievs, tu man esi devis jaunu uzdevumu. Un tad, ja es sadusmojos, palīdz man ar savām dusmām tikt galā līdz saulrietam,
neļaut tām dusmām iesaknoties un nedot vietu vēlnam manā dzīvē, manā sirdī. Tā ir vietā, kur ir vieta Tev, Kungs. Pāvils arī turpina, viņš saka draudzē, viņš saka, ka zadzis, lai vairs nezog. Bet labāk, lai cenšas sev sagādāt godīgi iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. Un zakt jau mēs varam dažādi. Citreiz varbūt tas ir tā, ka tas ir rakstīts, ka aiziet paņem to, kas tev nepieder, un varbūt ir labi attaisnojumi, bet Dieva vārds saka nezodz. Bet labāk centies sev sagādāt godīgu iztiku. Un ne tikai godīgi iztiku, bet vēl vairāk, ja tu esi kādreiz bijis tai punktā, kad tu esi zadzis, ka tu domā ne tikai tagad es strādāšu, lai man būtu iztika, bet Dieva vārds saka vienu solīt tālāk, ka tu domā, man būtu iztika un es varētu būt vēl par svētību kādam. Vēl par svētību. Jo, kā kādreiz mēs lasām jaunā derībā, kur tur tie muļķnieki nāk pie ticības un viņš to pusi savu mantu es atdošu. Kā mēs tas izspiedz, es 4 kārtīgi gribu atdot. Kad tu apzinies, es tā virzienā vairs negribu iet. Mēs varam dažkārt zakt kādas lietas, citreiz varbūt piesavināties to, kas kā nevienam nepieder. Jā, zini, kāds varbūt ziemā iet eglīti meklēt, un viņš zina, kas stigās un grāvjot drīkst, bet tur ir privāts mežs, nedrīkst, bet kad neviens neko neteiks. Neapzodz arī savu darbu devēju. Ja tev darbā ir jābūt laikā, tad centies būt laikā. Ja tev jābūt uzticamam, kā tu izmanto pusdienas laiku, izmanto uzticību savu pusdienas laiku. Ja tev liekas, neviens tāpat neredzēs, man ir labi attaisnojumi, kad zini, tas kungs saka, bet es redzu tavu sirdi. Es redzu tavu sirdi. Citreiz mēs varam apzakt valsti, un liekas, viņi jau tā ir zagla nopirkt, nekāda vaina. Es mazliet paņēmu to, ko viņi man 4 kārtīgi paņēmuši jau iepriekš, bet Dieva vārds saka, nedara to. Es uzticīgs mazās lietās. Un citreiz mēs varam apzakt arī savu ģimeni. Mēs varam apzakt savu draugu. Es domāju, ka tā ir vēl viena lieta, par ko mēs varētu arī domāt. Nezakt. Viens no laika zagļiem ir internets un telefons. Un kādreiz mēs to laiku varētu pavadīt ar bērniem vai mazbērniem vai laulātiem viens ar otru. Un mēs jau godīgi pasakām, nav jau laika, pagaidi, bet jau 3 stundas tu sēdi nekustīgi vienā punktā. Un tā. Ja es saku, es gribu tavā dzīvē redzēt augli, kas paliek. Skaistu augli, tu esi manī. Tavs Dieva svētais gars ir tevī. Un tev ir vāra atvērt ausis, sadzirdēt, ko svētais gars saka, un sāk domāt, sāk aizdomāties. Ja es saku, jūs sakat kungs, bet viņš saka, nedarāt. Neesiet tie, kas savu namu būvē bez pamata. Pāvils turpina draudzē, viņš saka, no jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnes vārds, bet tikai krietnes runas. Kas draudzi ceļ, kas nes svētību klausītājiem. Un mēs jau jūtam, ka Dieva gars, viņš jau varbūt sākumā liekas, tās lietas tās uz man neatiecas, es jau sēnēju ar to kungu, es visu zinu, es visu saprotu. Bet Dieva gars, viņš saka, kāda ir tava valūda. Vai tu kādreiz aizdomājies par to? Par ko tu runā? Vai tās lietas ir par svētību? Ja šajā brīdī varētu dzirdēt visas tās runas, kas šodien vai vakar no tevis ir nākušas ārā,
cik procenti būtu tādas, kas tiešām ir par svētīgu klausītājiem, kas būtu draudzes cēlušas. Un tā pašā laikā Dieva vārds saka, neviens vārds nepaiet garām nedzirdēts tam kungam. Tā vairāk Dieva vārds saka, pēc tādiem vārdiem tu tiks, kā saka, vests Dievu priekšā. Un interesanti, kad Pāvils viņš saka draudzēji no jūsu mutes, lai nenāk cik nekrieti vārdi dienā. Viens? Viņš saka neviens. Un neviens ir neviens. Varētu jau strīdēties, ka neviens nekad nav viens. bet neviens nekrietas vārds. Un arī tajā brīdī es domāju, arī man pašām ir daudz jādomā, kungs, kādi ir mani vārdi. Kad ir kaut kādas krīzes brīži ģimenē vai saspringt, kas no manis iznāk ārā. Un svētais gars saka, pārdomās savus vārdus. Cel draudzi, nes svētību. Pirms tu atver muti, vispirms padomā, ko tu teiksi, kā tu to teiksi. Kāpēc tu to teiksi? Pāvils turpina, viņš saka draudzēji svarīgu lietu. Viņš saka, neapēdiniet Dievu svēto garu. Ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai? Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāšanās un zaima, vispār katru ļaunprātību, lai tālu no jums. Un Dieva svētais gars, viņš nav kaut kas tāds abstrakts. Dieva svētais gars ir reāli Dieva gars, ko Dievs ielicis ir tevī, kas nepārtraukti cīnās par to, lai tu savā ticības ceļā aiziet līdz galam, lai tev būtu spēks, lai tev būtu apsardzība, viņš aizstāv, viņš dod gudrību, tu ar viņu var runāt, var teikt paldies. Jēzus sacīja, tas ir daudz labāk, viņš saka, ja es neaiziet, tad Tēvs nesūtīt svēto garu, bet aiziedams, es to sūtīšu. Un mums ir Dieva svētais gars, viņš dzīvo mūsos, un viņš ir tevī kā templī iekšā. Tā gars, kas Jēzus uzmodinājis no miroņiem, gudrības, saprāta un bijības gars. Tas nav bailības, nav verdzības gars. Es neko nevaru, es neko nemāku, man nekas nesanāks, man bail. Bet Dieva gars saka, es tev palīdzēšu, es tev vadīšu, es tev pasargāšu, es tev došu vārdus, ko tev būs teikt. Nebūs dzīvē tāda situācija, kurā tu nespēsi vairs iziet cauri. Bet tajā pašā laikā ir teiks, lai tu neapbēdini Dievu garu. Ar rūgtumiem, ar ātrsirdību, ar dusmām. Kādreiz ir tā sajūta, bet man ir tiesības dusmoties. Es esmu sarūktināts. Man ir tiesības rāties. Bet tad, kad mēs Kristum piederām, tad tas, kā bija šīs tiesības, tas ir nomirs. Un tagad ir jaunais, kuram vairs nav tiesības. Ja domāju, tev nav vairs tiesības dusmoties. Bet tev ir tiesības būt Jēzu Kristu, tev ir tiesības būt Dieva bērnam, apžēlotam, Dievu mīlētam. Pāvils turpina, viņš saka draudzēji, esiet cits pret citu laipni, žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Un sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni. Dzīvojiet mīlestībā, kad Kristus jūs mīlējis, mūsu labā sevi nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Es ticu, ka debes Tēvs atkal gribu mums šīs lietas atgādināt, jo tās ir Dievam ir svarīgas, ka ne tikai mēs esam tāda grupiņa, kas sevi skaitam pie Dieva bērniem, bet ka mēs atkal un atkal sev, varbūt tās izējām paši sev cauri, atgādinām šīs svarīgās lietas, kas Dievam ir svarīgas.
esi laipns un žēlsirdīgs, esi piedodošs. Un cik tu esi laipns, cik tu esi žēlsirdīgs, cik tu esi gatavs piedot. Ja viņam nemūžot. Ja tas cilvēks atnāk, tad es no tevis izietājām. Bet Dieva gars saka laipnību, žēlsirdību, piedošanu. Mēs savu tiesību dusmoties, nepiedošanu, mēs to visu atdodam Jēzum Kristum, un viņš par to visu ir nomieris, viņš ir augšām cēlies, un viņš dod vispirms jau mums piedošanu, un viņš saka, neliedziet arī piedošanu viens otram. Viņš saka, netiklīgi, visādi veidi netīra dzīve, mankārība, lai tad vārdu pēc mums ir svešas kārtas svētiem piedodas, tāpat bezskaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet no vairāk pateicību, jo to iegaumēja nevienam netiklim, netīram un mantrausim, kas ir elpu kalpam nav vietas Kristus un Dieva valstībām. Neviens, lai jūs nepiedod tukšām runām, jo šāda lieta Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. Teic, neviedojieties ar viņiem. Reiz bijāt tums, bet tagad esat gaismu savā kungā un dzīvojat kā gaismas bērni. Un tad, kad mēs ejam ar Jēzu, tad svētais gars nav tā, ka visas lietas viņš uzreiz paņem un izmaina, bet ir brīži, kad atkal un atkal Dieva gars mūs uzrunā, un viņš saka, šīs lietas tagad es ņemšu no tavas dzīves ārā. Un tad ir labi teikt, paldies Dievs, ka tu to ņems ārā, lai es varu dzīvot tavam godam un tavai slavai. Gaismas auglis visu cauri ir labprātība, taisnība, patiesība. Pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celietos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu, un visu, ko apspīd gaismu, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts uzmosties. Kas guldi un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Un raugieties nopietni uz to, kā dzīvot, nevis kā negudri, bet kā gudri. Un es ticu, ka šie garīgie likumi viņi joprojām darbojās. Kad vislabākā cīņa pret tumsu, pret grēku, dažkārt liekas, ka grēks pārņem, vai viņš uzbrūk pārāk spēcīgi, vai sātens nāk virsū, un mēs netiekam galā. Vislabākā lieta, kā to cīnīties, ir cīnīties garīgi. Un vispirms jau apzināties, ka Dievs par mani ir mirs, un viņš ir augšām cēlies, viņa asins viņš čīst. Bet otrs ir arī atrast kādus uzticams cilvēks, vienu, divus apkārt, kas par tevi var lūgt, kam tu varbūt atklāt pateikt, jo Dievvārdās ir teikts, visu, ko apspīd gaisma. Ja tas ir kāds grēks, kāds netikums, varbūt, ko tu nespēji uzvarēt, bet ir teikts, visu, ko apspīd gaisma, tas top par gaismu. Un vēlnam vairs nav vairs. Viņam nav varas vairs nākt zakt, nokalt un nomaitāt, jo tu esi kļūst par gaismas bērnu. Tu dzīvo pēc Dieva likumiem. Celies augšā no miroņiem. No miroņiem augšā Dieva vārds saka, uzmosties, ja tu guli. Un tad tev atspīdēs Kristus. Es ticu, ka Dievam ir ļoti labas domas par mūsu dzīvi, un viņš vēlas, lai mūsu dzīve ir piepildīta ar viņu garu. Un šīs lietas, viss, par kurām apostols raksta draudzē, viņš neraksta to kādam tur tiešām lielam grēcinieku pūlim, bet viņš raksta jau apžēlotiem Dievu bērniem, kas sev sauc par kristiešiem, vienai no jautākajām draudzēm vispār, kas man liekas jaunam derībā. Man personīgi. Bet tai pašā laikā viņš atgādina šīs lietas, jo vēlas viņš nesnauž.
Ar to vien, kad mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam ticīgi, cīņa nebeidzās. Un mums jābūt ik dienas nomodā, vai mēs joprojām virzamies pareizā virzienā. Lai mēs nesākam novirzīties. Un Svētais Gars nāk palīgā, un viņš atgādina, un viņš ar tādu lielu žēlastību un mīlestību, viņš saka, es esmu, lai palīdzētu, es esmu, lai tevi pasargātu, es esmu, lai tevi vadītu, es esmu, lai tevi izvest tam visam cauri, un beigās, lai iznākums būtu brīnišķīgs. Un Pāvils turpina draudzē, viņš saka, nepadodieties neprātam, centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, un neapraibinieties ar vīnu, no kāds ir izlaidīgi dzīvi, bet topiet gara pilni, runādiem cits uz citu, psilmā, psalmās, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam, slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam un kungu Jēzus Kristus vārdā, lai esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Es domāju, ka šis jautājums arī par aprēdināšanos un no kāds ir izlaidīga dzīve. Dieva vārds saka, labāk aprēdinies, ja top garpilns, meklē to kungu. Un kādreiz jau vietējai tās domas un tie vilinājumi, un liekas, kas tad tur? Tas brālis tur lieto, tas tur lieto. Kāpēc es nevaru? Es arī gribu. Man patīk. Jā. Un tāpatās man neviens neredzēs. Bet nav tā, ka Dieva vārds aizliedz alkoholu. Bet Dieva vārds saka, lai tas nekļūst par izlaidīgas dzīves pamatu. Mēs zinām, kas tiek rakstīts virsū uz alkohola pudelēm. Vismaz tie, kas nedzer, zina. Tie nelūko, kas iekšā, bet viņi izlas, kas virsū rakstīts. Nodara nopietnu galdumu, vai izraisa atkarību, vai bērniem nav paredzams. Tas jau savā ziņā jau no pasaules viņš jau brīdī, paklausies, nav tik vienkārši, kā izskatās. Ja? Tur ir slidens tas ceļš. Bet tā kunga gars, viņš grib tev piepildīt. Un tad, kad mēs esam piepildīti ar tā kunga grēku, tad mēs starojam. Kad mācekļi tika piepildīti ar Dievu garu, tad citi teica, viņš salda vīnu pilnu. Priecīgi, viņi staroja, viņi bija līgsni. Kaut kas tāds pārdebisks no Dieva ielīja viņos iekšā. Viņiem vairs nebija bailes, viņiem nebija nespēks, viņiem droši sirdi apliecināja Dieva vārds. Viņi runāja dažādās mēlēs, citi tulkoja, ja? Brīnum lietas notika, un viņi tik laimīgi bija savā starpā. Tā kādiem likās, viņi ir piedzērušies. Nevar būt cilvēks tik jaudrā prātā bez alkohola. Bet Dieva vārds saka, runā labāk, piepildi sevi ar tā kungu vārdu. Dziedādams, slavēdams no kungu. Un runā arī šo Dievu vārdu patiesību arī uz brāļiem, uz māsām, lai tas iepriecina viņu sirdis. Un tad beigās Pāvils saka, viņš saka, pateicieties vienmēr par visu Dievam, Tēvam un kungu Jēzus Kristus vārdā, esiet paklausīt cits citam Kristus bijībā, sievas paklausīt saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savus miesas pestītājs, bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīliet savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nodedamies viņas labā, lai to darītu svēt, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavotams, cienīgi, bez traika, bez krunkas vai citu tam līdzīgi trūkumu, lai tā būtu svēta un bez vainas. Un tā viena vēl būtiskā lieta pirms šī nobeiguma ir, ka Dievam arī ir tas, kas notiek mūsu ģimenēs.
vīram ir uzdevums mīlēt sievu, lai tu valdi saticību. Tā pašā laikā ir šis aicinājums sievai paklausīt vīram. Tad ģimene ir pirmā draudz. Citreiz ir, liekas, labi, ģimene, es atnāku te, es miers, var atpūsties, un tad es atpakaļ apakaļ. Dažkārt tā arī var būt, un tā notiekās, bet es gribu, ka svētais gars arī mūs uzrunā, ka Dievs vēlas, lai mēs to vienotību, mīlestību, cieņu arī nesam savās ģimenēs iekšā. Kā draudz ir paklausība Kristum visās lietās. Tāpat arī ir aicināts, lai vīri mīl sievas un lai sievas ir paklausīgas arī saviem vīriem. Un nobeigumā ir šie vārdi, ka caur to visu Jēzus, viņš dara svētu savu draudzi, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sevi savu draudzi sagatavotams cienīgi, bez traipa, bez krunkas vai citi tam līdzīgi trūkumi, lai tā būtu svēta bez vainas. Dievs jau viss ir izdarījis. Pagājušreiz mēs lasījām, kā mēs esam iestādīti pie labām ūdens upēm, lai nestu augļus pareizā laikā. Mēs tur esam iestādīti. Jēzus ir miers, viņš ir augšām sēdēs, Dievs savu garu ir iedevis. Bet pa vidu nav šis automātiskais gaismas slēdzis, ja piespied un pēkšņi viss ir pieņem Jēzu, viss gaisma, viss šķīstība, viss dziedari ir. Garā tas jau ir, tas ir tavs, bet savā dzīvē tas ir jāsatvēr. Būtībā vēl šis svētāpšanas ceļš, uz ko Dievs mūs aicina. Pirms mēs kļūstam par tīru, bez traipa, bez krunkas, Dievam svētus sagatavot, būs tev jāizdara kāds svarīgs izvēles savā dzīvē. Tad, kad Dieva gars uz tev runās, tad teikt, kungs, paldies, sapratu. Uzdevums ir saprast, šodienai ir saprast, labi, es eju to daru. Tas ir izdarīts, Dieva gars parāda nākamā lieta. Viņš saka, tagad ar šo es tagad negribu. Pēc 3 gadiem Dievs atkal viņš saka, bet ar šo jātiek galā. Viņš saka, es negribu. Vēl paiet gadu, ja tu ar šito netiks galā, es tev nevaru vest tālāk. Kaut ko pazaudēs savā dzīvē. Un tad mēs sakam, kungs, tu piedod, labi, es ar šo tikšu galā. Un tur miroņi ielēja priekšā. Kungs apžēlojas, tik ilgi novēl. Un es gribu teikt, Dievam ir labas domas. Dievam ir labas domas. Un tas, šis process, kas notiekās mūsu dzīvē, manā dzīvē, tavā dzīvē, viņš ir nepieciešams. Bet Dievs dara tev par derīgu, par svētu, par sagatavot katram labam darbam. Lai nebūtu tā, ka tu pamosties un tu saki, oi, man nav spēka kalpot, man negribās smaidīt, mīlēt es nevienu negribu, uz draudzi iet es negribu, Bībeli es jau neatveru ilgstoši, man negribās. Un tu saproti, ka būtībā tā nepaklausība, viņi ir uzcēlusi vienu namu, kas izskats pēc namu, bet viņš grīnos un jebkurā brīdī viņš taisās sarot. Bet Dievs saka, paklausi. Jēzus saka, tu esi patiesi gudrs. Ja tu kaut šodien vienu vietu sadzirdēji, un es apņēmības pilns paklausību. Nākamā lieta būs tā, ka tu šito izdarīsi. Nav tā, ka Dievs iedod visu to un saka, tiec ar to galā. Un tad, kungs, man vajadzīgs grāmatvedis, jo es te apmaldījos, ko es esmu izdarījis, ko ne. Bet sāc ar vienu vietu. Mēs lūksim Dievu. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu lielo mīlestību, ar kādu pie katra no mums strādā, par Tavu žēlistību, par Jēzus izlietām asīm, par Tavu svēto garu. Es Tev pateicos par Tavu draugu, ka tā nav atmetama, ka tā nav vecmodīga, ka tā nav nekam nederīga. Kungs, tā ir Tev dārga un vērtība,
un tu to apliecini savu vārdu un caur savu garu, ka tas ir labākais, ko tu no šīs pasaules gribi paņemt priekš sevis, sagatavot, kungs, darīt to tīru, šķīstu, derīgu, vērtību. Paldies, kungs, ka tu visu šo smago darbu esi izdarījis, ka tu izlaisi savus asins, ka tu mieru, tu augšām cēlies, tu nomazgāji, tu izraugi mūsu, kungs, no nāves mums, vārds vēl dzīvībā. Tu devi savu svēto garu, kurš ik brīdi, kungs, apliecina mūsu garam, kad mēs kopā ar viņu varam visas lietas. Tam, kas ir Jēzu Kristu, tam vairs nav pazudināšanas. Un ka tas ir mazākais, kungs, ar ko mēs varam tikt galā, kungs, ar savu dzīvi, kopā ar tevi, Jēzu. Es aizlūdzu par brāļiem un māsām, kungs, tu zini, ka mēs katrs ejam cauri. Tu zini, Tēvs, kur mums ir kādas uzvaras, kungs, kur mums ir kritieni, kur mums atkal vajadzīgi celšanās. Tu zini tās lietas, kungs, kuras jau mēs gadiem nespējam atrisināt vai nerisinām, vai par kurām mēs pat vairs negribam domāt, vai kuras tev joprojām ir svarīgas. Es lūdzu svētais gars šajā brīdī, kungs, izmeklē mūsu katru. Es lūdzu, lai tu uzrunā mūsu katru, Tēvs. Lai tu mūs savā varenībā, kungs, turpini virzīt, veidot, slīpēt, kausēt, kungs, attīrīt no sārņiem, kungs, lai tas, ko tu esi paredzējis, kungs, tavs svētā gara darbība, kungs, tavs svētā gara dāvanas, kungs, kungs, tavu darbību cauri mums pie cilvēkiem. Kungs, ka tu to varēsi vienā brīdī, Tēvs, brīnišķīgā veidā, kungs, dāvāt, kungs, savai draudzei. Es tev pateicos, kungs, par brāļiem un māsām, pateicos par to mīlestību. Es lūdzu, kungs, palīdz mums kļūt pilnīgākiem tajā. Palīdz, debes Tēvs, mums arī nenovirzīties no tām galvenām lietām, ko tu vēlies savu draudzi vest. Palīdz, debes Tēvs, mums palikt uzticīgiem Tev, paklausīgiem Tavam vārdam, atdarīt savu sirdi un prātu, kungs, un paklausīt visās mazās lietās, ko Tu mums rādi. Un palīdz, debes Tēvs, arī, ja kāds ir nespēcīgs, ja kāds ir pakritis, kungs, kad lietas, kad nav spēku vairs celties, kad grēks ir nospiedis, kungs, es lūdzu, debes Tēvs, lai Tavs pieskāriens, Tavs svētais gars, Tavs spēks, kungs, izdara to neiespējamo, kungs. Un mēs varam uz Tevi paļauties un teikt, kungs, es tuvoju uz Tevi un Tu esi mans spēka avots. Pārpilnīgi, kungs, tā nav no manis šī spēka pārpilnība, bet no Tevis. Tu esi sātinām un nāvei, kungs. To visu esi pazudinājis, kungs, un es uzvaru mums, mēs māc mums dzīvot šajā uzvarā. Debes Tēvs, es Tev pateicos, kungs, par Tavu draudzi. Svētī katru vienu lielu un mazu. Lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Svētā
Priecāsimies un izmēgsim no lūkšanu. Kungs Jēzu, tu esi sacījis, ko pazīst pēc augļiem, kungs. Mēs lūdzam, kungs, lai tu mūs cieši, kungs, pievieno klāt pie Kristus ikdienas. Kungs, lai tava dzīvība, kungs, tavs spēku pārpildi, kungs, lai tava klātbūtne tā, kas iepūst mūsos, kungs, nes mums labu saules, kungs, dod mums spēku paklausīt, dod mums spēku ticēt, kungs, dod mums spēku sadzirdēt, dod mums ausis, kungs, dzirdēt, acis redzēt, un atver pār visam mūsu sirdi, kungs, ka mēs sakām, jā, kungs, paldies, ka tu uz mani šeit runātājs. Es lūdzu svētī, kungs, arī tālāk, kad mēs dosimies Kristu, lai tavu žēlastību mums paliek. Tas, kungs, Dievs, lai tevi svētī un pasargā. Tas, kungs, Dievs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tevi žēlīgs. Tas, kungs, Dievs, lai pacēl savu vaigu un lai dod tev savu mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Sveiciet cits citu, uzsmaidiet viens otrām. Jā. Dievs bagātīgs svētī.